Labdien! Šodien Luksemburgā tikāmies Eiropas Savienības tieslietu ministru lokā. Par ko tad runājām? Svarīgākais jautājums Latvijai bija Krievijas atbildība par karu Ukrainā. Latvijas interesēs ir panākt, lai Krievija maksātu par Ukrainai nodarītajiem zaudējumiem un lai kara noziedznieki tiktu saukti pie atbildības. Un lai agresija nekļūtu par pieņemamu starptautisko attiecību instrumentu. Un tieši tāpēc tika virzīts darbs pie īpašā trimināla izveides un arī starptautiskā kompensāciju mehānisma. Mērķis ir ļoti vienkāršs, lai agresors nevarētu izvairīties no atbildības. Un te mēs Baltijas valstu ministri mudinājām kolēģis rīkoties daudz straujāk. Svarīgs jautājums bija arī bērnu tiesību aizsardzība Eiropā. Mūsdienās ģimenes strādā, dzīvo, pārvietojas starp dažādām valstīm, un tāpēc ir svarīgi, lai bērnu tiesības būtu aizsargātas neatkarīgi no tā, kurā Eiropas valstī bērns atrodas. Latvijas pozīcija te ir pilnīgi skaidra. Visos lēmumos centrā jābūt ir tieši bērna interesēm. Jāsaka paldies arī manai Lietuvas kolēģei Ritai, kas pacēla jautājumu par Eiropas vēsturisko atmiņu. Proti Latvijai un Baltijai tas nav teorētisks jautājums. Mūsu valsts ir piedzīvojušas okupāciju, deportācijas un arī propagandu, tāpēc aizstāvējam nepieciešamību Eiropā nepieļaut vēstures sagrozīšanu un agresoru valstu mēģinājums attaisnot savus noziegumus. Dalībvalsts atbalstīja arī Eiropas Savienības daudzgada budžeta plānoto tiesiskumu programmu. Tie ir 798 miljoni eiro. Un tas nozīmē, ka varēsim ar lielu atdevi strādāt pie digitalizētas tiesas sistēmas izveides, un tas arī veicinās tiesu sadarbību un katram no mums piekļuvi tiesiskumam. Īsāk sakot, visas šīs diskusijas vieno skaidru mērķi. Drošāka Latvija, stiprāka Eiropa un skaidri noteikumi, kas aizsargā cilvēkus, nevis agresors.